Nu, sveiciens atkal visiem no Lohu servisa. Šodien būs video par šito manu rolleri. Gan jau būs baigi īs video, jo es mēģināšu uzlikt šito priekšējo plasmas, kas te ir. Nekur es jau viņu te noliku. Šitāda te viņa. Tad, kas man jāizdara, man ir šitien stūrīts, jānogriež nost. Ja man stāv īsā ručka. Motoforce Racing baigi labā īstenībā, daudz īsāka nekā oriģinālā. Šitāds viņa apmēram tas gājiens ir. Un tā, lai es to plasmas uzlikt, man šitien te viss traucē, tā kā es viņu nevaru uzlikt. Tāpēc mēģināšu tagad rekur paņēmu nazīti, celtniecības fēns, mēģināšu kaut kā uzsildīt šito te galu, tā, lai viņš būtu tāds karsts un varētu tā vieglītiņām pa bišķītim šeit ņemt nost to plasmasu un tad mēģināšu likt virsū. Jo tagad es varu parādīt, tagad izskatās apmēram šitien viss ideāli der. Rekur, te ir viss labi. Un šeit rekur, daļ īsās ručkas es viņu nevaru nekā tur uzlikt. Tāpēc kaut kā mēģināšu šitien te tā pa maziem gabaliņiem uz apmēram mēģināšu. Zāģēšu nost kaut kā, tad skatīšos kā ir. Un vēl pie reizes gribēju pateikt to, ka šito video nebūs, jo es biju vienu vakaru ņēmis aizmugurējo riepu nost, un es redzēju to, ka tur ir plaisa, tāda normāla, nav saļņika, un tur ir plaisa, tur viss kustās reduktors no riepas puses. Un es pateicu īpašniekam, lai labāk brauc savāc viņu, jo nav jēga viņā guldīt nekādu naudu, ja tur motorā plaisa ir. Ja savādāk braucot, ja saliks tur baigo naudu iekšā tā, lai dabūtu viņu dzīvu, braucot viņš var sabrukt vienkārši, reāli vienkārši sabrukt. Tā kā es domāju, par šito rolleri nebūs video. Iespējams, tad, ja man kāds cits atvedīs arī uz servisu, tad par to būs video, bet nu pagaidām tad ņemšos ar šito. Tā, nu es tikko ar nazīti, reku šitien te atzīmēju ar nazīti tādu līniju, pirmās līnijas tādas, šitajā mēģināšu nozāģēt. Nevar baigi redzēt, zipsulds ieslēgta, blin. Tagad var redzēt. Reku, te ir līnija, līdz turienē es mēģināšu kaut kā nozāģēt. Tur reku šitien sākšu, šitā pat taisno mēģināšu, pamērīšu. Tad, ja vajadzēs vēl, tad ņemšu bišķīt tālāk. Nu, skatīšos, kuru pusi vai šeit vairāk, vai te vairāk vajadzēs. Tā kā tūlīt slēgšu fēnu iekšā. Un tad sildīšu nazi. Tā, un vēl ko gribēju pateikt pie reizes tiem, kam arī ir šitāds NRG no 7. un uz augšu gada. Tad arī, ja jūs liekat īso ručku, šitien te būs jāzāģē tāds stūrīts. Lūdzu, neesat tādi lohi tā kā es un nezāģēju šeit pa taisnu. Šito īstenībā es vispār ar lodāmuru ņēmu tā taisni un šeit zāģēju, jo šitā visa plasmas tur arī nederēja. Tā kā labāk izmēriet šeit tādu stūrīti un tad te taisni tā, lai tur derētu. Jo es biju idiots un es vienkārši sāku taisni uz leju hujārīt. Nu, bišķīt jau esmu iesācis, reku šitien zāģēt ar nazīti. Tur arī īstenībā nesmuki sanāk ar nazīti zāģējot, tā kā es domāju, nav jēga čakarēties to nazi visu laiku sildīt. Ar to fēnu es jau noliku nost, ņemšu tūlīt lodāmuru, uzsildīšu un darīšu tā kā es šeit darīju. Tikai, lai nesanāk šitādi te nesmukumi visādi. Es ņemšu un tā lēnītiņām vienkārši vilkšu uz leju, jo šeit es tā kā reāli ar zāģi uz augšu uz leju viņu cilāju. Tā, lai nebūtu tik nesmuki, es ņemšu un mēģināšu tā mierīgi taisni uz priekšu zāģēt. Paņēmu marķeri, uzvilku normālu līniju, lai es redzu. Tā kā, nu, tūlīt mēģināšu, tad parādīšu, kā izskatās. Tā, nu, esmu pabeidzis pirmo daļu. Šitāds gabals nonāca nost. Izstās ļoti briesmīgi. Ļoti briesmīgi. Šitais būs jāmēģina kaut kā ar nazīti vai ar kaut ko uztaisīt atkal līdzeni. Nu, vai arī sliktākajā gadījumā paņemšu smilšpapīru, noslīpēšu un nokrāsošu atkal baltu. Nu, man viņš bija jau balts. Man tur stūrītī baltā krāsa, kur man ir 2 baloniņi. Tā kā krāsa točni pietiks, ja nu vajadzēs. Bet, nu, pagaidām izstās šitā. Tāds maziņš gabaliņš nost. Es ņēmu mazāk nekā tā sarkanā līnija, jo lodāmurs diezgan tāds plats ir. Un tad tā, lai nebūtu pa daudz, es ņēmu mazāk.
Tūlīt ņemšu, uzlikšu virsū, paskatīšos, kā izskatās. Tā, nu, godīgi sakot, daudz nekas nav mainījies. Varbūt, kad 5 milimetri, varbūt ir tuvāk viņš. Tā kā tur vajadzēs, nu, es domāju, šitādu gabalu vismaz. Tūlīt paņemšu to mērāmo, izmērīšu, cik šitien ir. Tad pamēģināšu no šitā punkta atzīmēt, cik daudz tur vajadzēs. Bet, nu, šodien es domāju, es vairāk neko nedarīšu, jāiet uz mājām, būs jau vēls, gan arī 10. Tā kā šito es atstāšu rītdienai vai kādai citai dienai pabeigt. Tā, nu, es esmu atpakaļ garažā. 9. marts. Tikko biju pie Niklāva. Niklāva bučiņš tev labākā balīte bija. Bet, nu, labi, kur es atzīmēju tālāk, kur es zāģēšu. Nu, mēģināšu zāģēt. Tas ir tād, nu, diezgan liels tāds gabals sanāk. Ja šitien stūrīties paskatījos, šitien it kā jau ir normāli, bet traucēja šitajā daļā. Tur, kur trosīte iet, un šitais tevīs traucēja. Te stūris ir tāds nopaļots, tur it kā vajadzētu uziet. Bet, nu, labi, tūlīt ņemšu. Siltu jau lūdāmuru. Tad mēģināšu pa to līniju, šito te līniju, tā nozāģēt smukiņām. Jo tagad arī labi, es šitien te plēšu nost visus tos pārpalikums, kas paliek no tās plasmas izkusušās, kamēr silts ir, lai nepaliek baigi nesmuks. Bet labi, tūlīt nogriezīšu un tad redzēs, kā būs. Tā, nu, es visu tikko pabeidzu, pieskrūvēju. Šitien. Un tad te apakšā vēl ir skrūvīts tur un tur. Turās viņš labi. Braucot, toč nekur nepazudīs. Tas stūris šitā izskatās netīrs. Pēc tam kādu dienu noņemšu nost. Ar smilšpapīru te visu tā noslīpēšu, nokrāsošu baltu, lai smuks ir. Un acīs baigi nekrīt. Šitā apmēram no priekšas ir. Noregulēt gan tagad būs grūti to trosīt, bet nu labi, man viņa nav jāregulē. Viņa jau tur viss kārtībā. Reku no tālu viņš šitā izskatās. Tā kā jā, nu tā arī video beigsies.